Vadīšanas eksāmena pirmais posms – zināšanu pārbaude par transporta līdzekli. Eksāmena pirmajā posmā CSDD inspektors uzdod vienu tehnisku jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet man tuvās gaismas, tālās gaismas, kā arī kreiso labo virzienu rādītāju. Tā. Tuvā gaisma, tālā gaisma, kreisais pagrieziens un labais. Eksāmena laikā pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem. Ja jūs neatbildat, neprecīzi izpildāt vai nepilnīgi izskaidrojat pirmā posma pārbaudi, tiek piešķirts 1 punkts. Vadīšanas eksāmena otrais posms – figūras. Tad esam nonākuši līdz otrajam etapam – figūras. Ja? Laukumā ir 7 figūras. Tad figūra secība nav noteikta, kādā vēlaties tādā pildat. Katrai figūrai ir 2 mēģinājumi. Nesanāk pirmo reizi, mēs mēģinam otro reizi. Astotnieks. Figūra jāizbrauc saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās, ar roku jārāda pagrieziena signāls. Laipa. Saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu ar vienmērīgu ātrumu, jāpārbrauc pāri laipu aizvietojošam elementam. Čūska. Saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, vispirms secīgi gar labo un gar kreiso pusi jābrauc tie figūras elementi, attālums starp kuriem ir 3 metri. Tad, braucot ar ātrumu aptuveni 30 km/h, jābrauc figūras elementi, attālums starp kuriem ir 9 metri. Izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot. Braucot bez bremzēšanas ar ātrumu aptuveni 50 km/h, jābrauc šķērslis un jāatgriežas iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām. Izvairīšanās no šķēršļa bremzējot. Šajā gadījumā tā pati figūra jāizbrauc pirms šķēršļa sabremzējot. Bremzēt jāsāk ne ātrāk kā 7 metrus pirms pirmā figūras elementa. Stoplīnija. Braucot ar ātrumu aptuveni 50 km/h, noteiktā vietā jāsāk bremzēt un pirms stoplīnijas pilnīgi jāaptur motocikls. Iestumšana gabarītvārtos. Saglabājot līdzsvaru, no apzīmēta sākumstāvokļa atpakaļgaitā jāiestumj motocikls gabarītvārtos. Ja jūs ar pirmo mēģinājumu neizpildat kādu no figūrām, ir iespējams to darīt vēlreiz. Ja arī otrajā reizē figūra netiek izpildīta, eksāmens, diemžēl, nav nokārtots. Mēģināt vēlreiz kārtot eksāmenu var. Vadīšanas eksāmena trešais posms – braukšana ceļu satiksmē. Ja, tad, ja dzirdējāt, sapratāt komandu, tad jāapmāja ar galvu apstiprinošā veidā, šādā veidā, ja? Nedzirdējāt, nesapratāt šādā veidā. Ja? Tas jādara pēc katras komandas, ja, lai es redzētu, kad jūs esat dzirdējis un sapratis komandu. Šīs eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā un ārpus tās. Eksāmens ilgst vismaz 25 minūtes. Rīkojums par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors ar rācijas palīdzību no pavadošā auto. Un pēc pagrieziena tuvākajā vietā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Rīkojumi tiek doti saulaicīgi un nepārprotami. Nepieciešamības gadījumā tos var lūgt atkārtot. Lai nerastos pārpratumi, vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta no pavadošā auto. Šajā eksāmena posmā pieļautās kļūdas inspektors novērtēja ar punktiem. 1 punkts – nenozīmīgas kļūdas, kas neietekmē satiksmes drošību. 4 punkti – vidēji smagas kļūdas, kas atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. 10 punkti – bīstamas kļūdas, kas gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj šādu kļūdu, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja kopējais visos posmos iegūto punktu skaits nepārsniedz 9 punktus. Eksāmenā nobraucot ļoti labi, eksāmenis jums šodien tiek ieskaitīts. Šeit apakšā protokolā vajadzēs parakstīties un varēsiet doties pēc vadītāja apliecības.